Atbilstoši darba likumam un citām likumdošanas normām, programma ir iespējams veikt atvaļinājumu uzkrājumu aprēķins un to izlietojumu. Rezultātā var noteikt uzkrājumu jebkuram izvēlētajam datumam. Lai nodrošinātu atvaļinājumu uzkrājumu aprēķins gan valsts sektora iestādēm, gan privātajiem sektoram, programmā Horizon ir iespējams to atbilstoši nokonfigurēt. Atvaļinājumu uzkrājums var veikt gan ikgadējam atvaļinājumam, gan dažāda veida papildu atvaļinājumiem. Pēc nepieciešamības norāda, vai uzkrājuma periods būs darba gads vai kalendārais gads, un kā tiks uzkrātas dienas – apmaksājumās vai kalendārās. Atbilstoši likumdošanai var norādīt, ka atvaļinājums var tikt pārcelts tikai uz 1 gadu. Ja tas netiek izmantots noteiktajā laikā, tad neizmantotas dienas tiks kompensētas pie atbrīvošanas. Atskaitē ir iespējams redzēt informāciju par atvaļinājumu uzkrājumiem uz jebkuru izvēlētu datumu. Arī cik par periodu uzkrāts, izlietots un kāds ir atlikums un cik dienas ir pieejams uz noteiktu datumu. Ja atvaļinājums nav izmantots noteiktā laika posmā un jākompensē pie atbrīvošanas, tad iespējams redzēt arī šo iesaldēto dienu skaitu. Kad dati sistēmā ir sakārtoti, mūsu pašapkalpošanas sistēmā HOP, katram darbiniekam ir iespēja redzēt, cik par katru atvaļinājumu veidu atvaļinājuma dienas ir uzkrāts un ir pieejams.